tas, ka tu esi garažā, tev nepadara par mašīnu. Ja? Tā kā šeit arī principā man tas pats bija. Es piedzimu kristīgā ģimenē, es zināju kādas lietas, kas ir pareizi, kas nav pareizi jau no bērnības. Ja? Es lūdzu, kā es mācēju. Ja? Protams, tas ir ļoti labi, ka vecāki man to parādīja, ja, ar savu piemēru. Es zināju, kā reaģēt, kas ir labi, kas nav labi. Jā. Principā man bija kādas vērtības jau ieliktas iekšā, kaut kādas normas, jā, kaut kādas attieksmi un vēl kādas lietas. Bet, protams, kā jau visiem cilvēkiem, kā tu tikko teici, jā, katram pienāk tās brīdis, kad ir jāizdara tas lēmums, jā, uz apzināto sekošanu, jā, Kristum. Saprast to, ko viņš ir izdarījis, kāds tu esi, kas tu esi, un vienkārši saprast, kā mēs varam būt savienoti, jā. Kas mūs šķir un kā lai mēs savienojamies kopā. Jā. Ne tikai ar labiem darbiem. Jā. Jo, protams, tu vari sevi salīdzināt ar citiem cilvēkiem. Nu, es neesmu tik slikts kā viņš. Jā. Nu, es neesmu tik slikts kā viņi. Pasties man, es tur nelamājos, to nedaru. Un caur to arī Sātans var mums runāt, jā, un čukstēt, ka škam tev Kristus, tu esi tik labs, jā.